Apvārdotājas parasti mēģina apgriezt patiesību gaisā kājām. Sagrozīt visu tā, lai melnu varētu nosaukt par baltu, un baltu saukt par melnu. Realitātē tas ir narcisms, paslēpts zem garīguma saukļiem, jo tiek izmantota iespēja paslēpt savu sačakarēto uzvedību, jeb darīt viņu pieņemamu, apliekot to ar visādiem cipa garīgiem nosaukumiem un citiem nepazīstamu drazu, kuru visticamāk neviens nepārbaudīs, vai tas tā tiešām arī ir, kā saka. Kā piemēru es varētu minēt, pieņemsim, meiteni, kas pasniedz kaut kādus garīgos kursus, un viņa tiek iztaujāta par viņas metodēm. Nē, tā nav nekāda rīvēšanās gar svešiem puišiem. Šīs ir pozas garīgajā jogā jau pārbaudītas, kas strādā ar sirds čakru un atbloķē cilvēkā mīlestības enerģētikas plūsmas. Pie tam tas sievietēm ir ļoti vajadzīgs, lai tās būtu vitālākas viņas attiecībās. Pat it īpaši, ja viņām no iepriekšējās attiecībās ir bijusi kāda trauma. Jā. Tas ir ļoti garš veids, kā nepateikt, ka esmu neusticama savam puisim, un man vairāk patīk viegli iegūstamu sajūtu devas, ko iegūstu maukojoties ap vēl neiepazītiem puišiem, nekā darīt tā, kā vajadzētu. Protams, šī apvārdotāja savās attiecībās būs vitāla, jā, jo šī sajūtu narkomāne ir iegūsi iespēju bez nekādiem limitiem maukoties vienkārši riņķī ar visādiem puišiem deģenerātiem. Un viņa nepazaudēs savu stabilitātes nodrošinātāju, jo tagad tam realitāti var galvā pavilkt uz jebkuru pusi kā tīk.